Pirms aptuveni 10 gadiem smadzeņu pētniekiem un IT speciālistiem izdevās izstrādāt tehnoloģiju, kas ļāva ratiņkrēslu lietotājiem vadīt ratiņkrēslu ar domām. Tas tika uzskatīts par izrāvienu cilvēku medicīnā, ļaujot cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot cilvēcīgāku ikdienas dzīvi. Citai pētnieku grupai izdevās pieslēgt cilvēka nervu impulsus tā, ka, piemēram, robotizētu roku vai pat veselu robotu varēja vadīt attālināti. Tas tika uzskatīts par milzīgu liecienu katastrofu seku likvidēšanas operācijās, piemēram, radioaktīvu avāriju gadījumos. Eksperti tagad varēja veikt kvalificētus uzdevumus, neriskējot ar cilvēku dzīvību. Ņemot vērā šos sasniegumus, ir viegli nepamanīt milzīgo ļaunprātīgās izmantošanas potenciālu, piemēram, militārajā jomā. Turklāt nervu impulsu pārraides iespēja no cilvēka uz mašīnu nav vienvirziena iela. Izmantojot mākslīgo intelektu un atbilstošu impulsu pārraidi, cilvēku var kontrolēt arī pretējā virzienā. Tikai nesen cilvēkam tika implantēts atbilstošs interfejs, ko sauc par Neuralinku. Pateicoties viedtālruņu tehnoloģijām un mikroviļņu tehnoloģijām, piemēram 4 un 5G, mēs jau tagad plaši atrodamies mākonī, kuru arvien vairāk analizē un kontrolē mākslīgais intelekts, tātad arī cilvēku. Turpmākajā Deivida Sorensena filmā redzams, ka tas viss ne tikai var tikt ļaunprātīgi izmantots, bet arī zināmu aprindu mērķtiecīgi plānots un virzīts uz priekšu no noteiktu aprindu puses. Tas, kas šķiet zinātniskā fantastika un ko varētu noraidīt, ir nopietnas pārdomāšanas vērts. Galu galā digitāli militārā kompleksa attīstība, acīm redzot, ir daudz attīstītāka un reālāka nekā vidusmēra iedzīvotājs var iedomāties. Sveiki! Vai es tev varu kaut ko jautāt? Kā tev patiktu, ja valdība reģistrētu visu, ko tu domā, jūti un sapņo? Un kā tev patiktu, ja tavu dzīvi pilnībā kontrolētu humanoīdie roboti? Mēs tev pateiksim, ar ko precēties, ko pirkt un par ko balsot. Tu domā, ka tas ir traki? Padomā vēlreiz. Tāda ir Pasaules ekonomikas fóruma iecerētā nākotne. Pasaules ekonomikas fórums apgalvo, ka tas veido cilvēces nākotni. Uzklausīsim fóruma idejas par nākotni. Šodien vēlos ar tevi runāt par mūsu sugas nākotni un arī par dzīvības nākotni. Iespējams, mēs esam viena no pēdējām homo sapiens paaudzēm. 1 vai 2 gadsimtu laikā uz zemes valdīs būtnes, kas no mums atšķirsies vairāk nekā mēs no neandertāliešiem vai šimpanzēm. Tas ir tāpēc, ka nākamajās paaudzēs mēs iemācīsimies modulēt savu ķermeni, smadzenes un prātu. Tas būs vissvarīgākais 21. gadsimta produkts. Ne tekstīlijas, transportlīdzekļi un ieroči, bet gan ķermeņi, gars un prāts. Kādi tad izskatīsies nākamie planētas valdnieki? Par to lemj personas, kam pieder dati. Tas, kurš kontrolē datus, kontrolē ne tikai cilvēces, bet arī pašas dzīves nākotni. Tagad es ļaušu filmas režisoram turpināt. Uz redzēšanos! Juvals Noah Harari ir Pasaules ekonomikas fóruma ANO un citu globālistu organizāciju padomnieks. Viņš tiek spēcīgi izstumts uz pasaules skatuves un viņu aicina uz TED lekcijām, CNN vakara raidījumiem,
zinātnes platformām visur. Viņa grāmatas popularizē prezidenti, Bills Gates, Facebooks un citi. Ir skaidrs, ka viņi vēlas, lai pasaule dzird Harari nākotnes redzējumu. Mēs, iespējams, esam viena no pēdējām Homo sapiens paaudzēm. Uz Zemes valdīs būtnes, kas no mums atšķirsies vairāk nekā mēs, no neandertāliešiem vai šimpanzēm. Mēs iemācīsimies modulēt ķermeni, prātu un garu. Viena no organizācijām, kas vairāk nekā citas pievērš Harari uzmanību, ir Pasaules ekonomikas fórums. Pasaules ekonomikas fórums savā paspārnē pulcē tūkstošiem pasaules bagātāko un ietekmīgāko cilvēku, miljardierus, vadošos politiķus, lielo farmu, lielos mēdījus, lielās tehnoloģijas. Pasaules ekonomikas fórumam ir lielāka ietekme uz mūsu pasauli nekā jebkurai citai organizācijai. Tā dibinātājs ir Klaus Švābs. Viņš ir arī idejas autors par jaunas kiborgu sugas izstrādi, lai valdītu pār cilvēci. Viņa grāmata 4. industriālā revolūcija popularizē šo koncepciju visā pasaulē. Viņi vēlas burtiski izbeigt sākotnējās cilvēces pastāvēšanu, un ievadīt kiborgu ēras sākumu. Pasaules ekonomikas fóruma tīmekļa vietnē ir norādīts, ko vēl viņi vēlas sasniegt. Mēs varam redzēt globālu valdību, kas nozīmē, ka viņi vēlas pilnībā kontrolēt visu, kas notiek pasaulē. Viņi arī vēlas ieviest kontroli pār internetu, kas nozīmē, ka viņi vēlas būt tie, kas nosaka, kāda informācija ir atļauta tiešsaistē un kāda ir jācenzē. Viņi arī vēlas visā pasaulē ieviest digitālo identifikācijas karti, kas būs sasaistīta ar vakcinācijas karti, sociālo kredītpunktu un represīvu uzraudzības sistēmu, kas izskaudīs pat vislielāko personisko brīvību, lai ieviestu totalitāru, distopisku kontroles sistēmu, no kuras nav iespējams izbēgt, jo tā būs visur. Kādā rakstā tīmekļa vietnē Forbes.com, kas ir pazīstama globālistu tīmekļu vietne, tur Pasaules ekonomikas fórums, īsāk VEF, pauž apgalvojumus, ka ir jāglabā pat visu lielo pilsētu iedzīvotāju domas, jūtas un arī sapņi. Tik tālu viņi vēlas izveidot savu globālās uzraudzības sabiedrību. Šī raksta autore ir Ida Aukēna, viena no VEF jaunajiem globālajiem līderiem. Viņa Dānijas valdībā ieņēma strateģiski svarīgu vides ministres amatu. Tagad viņa enerģiski uzstāja uz viedo pilsētu attīstību,
kurās tiek ieviesta šī visaptvarošā novērošanas tehnoloģija, lai patstāvīgi fiksētu ikviena cilvēka sapņus, jūtas un domas. Kādi tad izskatīsies nākamie planētas valdnieki? Par to lemj personas, kam pieder dati. Tie, kas kontrolē datus, kontrolē ne tikai cilvēces, bet arī pašas dzīvības nākotni. Bijušais Čīles prezidents publiski paziņoja, ka 5G spēj ne tikai lasīt mūsu domas, bet pat implantēt domas un jūtas mūsos. Tas ir distopisks murgs. Iespēja, ka mašīnas var lasīt mūsu domas un pievienot vēl klāt viņu domas un sajūtas. 5G ietekmēs mūsu dzīvi vairāk nekā iepriekšējās tehnoloģijas šajā jomā. 5G nav vienīgā tehnoloģija, ko viņi izmantos, lai nolasītu mūsu domas un jūtas. Viņu oficiāli apstiprinātais mērķis ir pārvērst visus dabīgos cilvēkus par kiborgiem, cilvēka un mašīnas simbiozi. Viņi apgalvo, ka tas uzlabos mūsu dzīvi un pat dos mums pārcilvēciskas spējas, un patiešām zināmā mērā tā to var arī darīt. Viņi, protams, nepiemin, ka tiklīdz jūs tiekat pieslēgts mākonim un kontrolēts ar mākslīgo intelektu, jūs zaudējat jebkādu neatkarību, autonomiju un brīvību. Jūs burtiski kļūstat par vergu totalitārai, digitālai un globālai uzraudzības sabiedrībai, un no tā nav glābiņa, jo tad, kad tavā ķermenī ir tehnoloģiskie implanti, viņiem ir vēl vieglāk jūs izsakot, lai kur jūs atrastos, un ievadīt jūsu ķermenī visdažādākās komandas, kas jūs kontrolē pat bez jūsu ziņas. Jūs to gandrīz vairs nemanīsiet. Mēs esam sasnieguši punktu, kad varam uzlauzt ne tikai datorus, bet arī cilvēkus un citus organismus. Cilvēki tagad ir hakējami dzīvnieki. Visa ideja, ka cilvēkiem ir šī dvēsele vai gars un brīvā griba, un neviens nezina, kas notiek manī, lai ko es izvēlētos, vai nu vēlēšanās, vai ko es pērku lielveikalā. Tā ir mana brīvā griba. Tas viss būs pagalam. Vai tu saproti, ko šis cilvēks patiesībā saka? Paturiet prātā, ka viņu uzmanības centrā visā pasaulē izvirza tādi sociālie mēdīji kā Facebook, Bills Gates, Obama, CNN, zinātnes platformas, finanšu pasaule un citi. Viņi uzstāja, lai pasaule ieklausītos šajā cilvēkā. Kādā brīdī, nākamo 10, 20 vai 30 gadu laikā, šādi algoritmi varēs jums pateikt, ko studēt universitātē, kur strādāt, ar ko precēties un par ko vēlēt. Tāpēc, pēc Harari domām, mums vairs nevajadzētu klausīt savai sirdī vai intuīcijai, savai pieredzei, savām sajūtām, bet mums jāļauj mākslīgajam intelektam izlemt, ar ko precēties un par ko vēlēt. Tas nozīmē, ka roboti pilnībā pārņem cilvēka dvēseli, garu, prātu un visu mūsu dzīvi. Pēc gadu tūkstošiem, kad pasaulē būs valdījuši cilvēki, autoritāte un vara no cilvēkiem pāries datoru rokās, un lielākā daļa cilvēku kļūs ekonomiski nevajadzīgi un politiski bezspēcīgi. Mēs jau tagad redzam, kā sāk veidoties jauna cilvēku šķira, nevajadzīgo šķira.
Sāksim mēs tagad ar nodaļu, kad cilvēki kļūst par kiborgiem. Jūs zināt, es vienmēr esmu gribējusi kļūt par kiborgu. Es gaidu dienu, kad par tādu varēšu kļūt, bet paskatīsimies. Šodien mēs runājam par jaunākajiem sasniegumiem smadzeņu un datora saskarsmes jomā un par to, kā šī saskarsme patiešām izpludinās robežu starp cilvēku un mašīnu. Ir pat ierīces, kas apkopo jūsu redzēto un mēra jūsu sajūtas, vai nu izmantojot sejas izteiksmes atpazīšanas ierīces vai minimālas muskuļu kustības un tā tālāk. Šie dati kaut kur tiek glabāti, iespējams, mākoņu pakalpojumā. Jā. Es varu viegli iedomāties, ka lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir plaša šo datu kontrole, vai tā ir mūsu nākotne? Jā. Es varu viegli iedomāties, ka lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir plaša šo datu kontrole, vai tā ir mūsu nākotne? Jā. Mēs iepriekš runājām par 6G, kas būs ap 2030. gadu, un es teiktu, ka līdz tam laikam viedtālrunis, kā mēs to pazīstam šodien, noteikti vairs nebūs visizplatītākais interfeiss. Daudzas no šīm lietām būs iebūvētas tieši iekšā mūsu ķermenī. Tas patiešām ir viņu mērķis, izsakot mums līdz sīkumiem. Skaidroja Alibaba koncerna prezidents George Michaels Evans Pasaules ekonomikas fóruma laikā. Mēs izmantojam tehnoloģijas, lai izstrādātu veidu, kā patērētājiem pašiem izmērīt savu oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kur jūs ceļojat, kā jūs ceļojat, ko jūs ēdat, ko jūs patērējat platformā. Citiem vārdiem sakot, individuālās CO2 pēdas. Sakojiet līdzi, mums tas vēl nedarbojas, bet mēs pie tā strādājam. Šis neprāts iet tik tālu, ka viņi vēlas izveidot globālu tīklu, kurā par ikvienu cilvēku visā pasaulē būs zināms ik viens sīkums. Tas būs tā dēvētais lietu internets. Lietu internets, jeb IoB, patiesībā ir ekosistēma. Ir daudz ierīču, kas ir savienotas ar internetu un satura programmatūru, kas var vai nu vākt jūsu personīgos veselības datus vai mainīt jūsu ķermeņa funkcijas. Mēs domājam par lietu internetu kā par šo ierīču kopumu un visiem datiem, ko šīs ierīces apkopo par jums. Mēs tiksim uzraudzīti. Nākotnē mēs būsim atkarīgi no datortehnoloģijām visos savas dzīves aspektos, sākot ar to, ko ēdam, ar ko kontaktējamies, ko pērkam internetā, cik daudz enerģijas izmantojam. Šajā jaunajā pasaulē mums būs jāpieņem pilnīga caurredzamība. Piemēram, aplūkojiet diskusiju par banku sistēmu un banku noslēpumu. Viss kļūs pārredzams, un vispirms pie tā būs jāpierod. Tas kļūs par jūsu personības neatņemamu sastāvdaļu. Jo, ja tev nav ko slēpt, nav no kā baidīties. Jūs sakāt, ka mēs visi dzīvosim pilnīgā atklātībā? Jā, tieši tā. Pirmo reizi vēsturē ir iespējams pilnībā iznīcināt privātumu. Iepriekš tas nebija iespējams, bet tagad tas ir iespējams. Kaut kas ir mainījies fundamentāli. Kad diktatori vēl sapņoja par pilnīgu privātumu atcelšanu, visu laiku kontrolējot ikvienu un zinot visu, ko jūs darāt, un ne tikai visu, ko jūs darāt, bet arī visu, ko jūs domājat un ko jūtat, neatkarīgi no tā, vai tas bija tirāns senajā Grieķijā vai Staļins, viņi visi par to sapņoja. Viņi nekad nespēja to īstenot, jo tad tas nebija tehniski iespējams. Tagad ir iespējams visu laiku uzraudzīt ikvienu un zināt visu, ko tu dari, un ne tikai visu, ko tu dari, bet arī visu, ko tu domā un jūti. Jaunās saziņas tehnoloģijas tiek pasniegtas kā kaut kas, kas atvieglos mūsu dzīvi, taču patiesā darba kārtība ir mūsu personas datu vākšana. Jo vairāk datu var savākt no pasaules iedzīvotājiem, jo lielāka vara ir to personu rokās, kuru rīcībā ir šie dati. Ja viņi par tevi zina katru sīkumu, viņi var pilnībā tevi kontrolēt.
Indijas premjerministrs Narendra Modi paziņoja, ka dati ir jaunā nafta un jaunais zelts. Dati ir jaunā nafta. Dati ir jaunais zelts. Jaunas globālas infrastruktūras izveide, kuras pamatā ir datu vākšana, tiek popularizēta kā lielisks veids, kā aizsargāt planētu no klimata pārmaiņām un veidot ilgspējīgākas kopienas. Tas tiek pasniegts spožā iepakojumā, kas glābs mūsu pasauli. Taču, ja tu uzmanīgi ieklausīsies, tu atpazīsi patieso darba kārtību. Runa ir par milzīgu daudzumu šīs jaunās naftas un zelta, privātu datu vākšanu no katra cilvēka. Tomēr daudzām no šīm datu vākšanas tehnoloģijām ir ļoti svarīgi, lai cilvēki nepārsniegtu savas sistēmas robežas. Tāpēc tiek īstenota globāla kampaņa, kuras mērķis ir iesaistīt ik vienu viedajās pilsētās, tur, kur viņi ir sasniedzami visur klātesošajām datu vākšanas tehnoloģijām, kas veido jaunās sabiedrības pamatu. Viedajās pilsētās cilvēki būs ietverti viedajās tehnoloģijās, viedtālruņos, viedpulksteņos, viedās automašīnās, viedos skaitītājos, viedajā apgaismojumā, viedajos ielu lukturos, viedajos rajonos, viedajās mājās, viedajās ierīcēs, viedajā enerģētikā, viedajā transportā un daudzās citās viedajās tehnoloģijās. Sākotnējā vārda smart nozīme pasaka visu. Paškontroles, analīzes un ziņošanas tehnoloģija, kas nozīmē, ka viss griežas ap informācijas uzraudzību un ziņošanu. Visas šīs daudzās viedās tehnoloģijas veido visaptvarošu novērošanas tīklu, kas pastāvīgi apkopo informāciju par katru cilvēka dzīves sīkumu. Dati ir jaunā nafta. Dati ir jaunais zelts. Tas, kurš kontrolēs datus, kontrolēs arī nākotni, ne tikai cilvēces nākotni, bet arī visas dzīvības nākotni. Visā pasaulē tiek veikti drastiski pasākumi, lai pārceltu cilvēkus no laukiem uz viedajām pilsētām. Eiropas sirdī, piemēram, Nīderlandē, saskaņā ar valdības datiem ir paredzēts iznīcināt vairāk nekā 3000 lauksaimniecību, lai atbrīvotu vietu pasaulē lielākās viedās pilsētas Tri-State City Network būvniecībai. Šī monstrūzā augsto tehnoloģiju pilsēta pārveidos lielu daļu Nīderlandes, Beļģijas un Vācijas par milzīgu datu vākšanas centru. Valdības attaisnojums tūkstošiem saimniecību iznīcināšanai ir tas, ka tās esot kaitīgas klimatam. Bet no kura laika miljoniem hektāru skaistu lauku teritoriju pārvēršana milzīgā augsto tehnoloģiju pilsētvidē ir labvēlīga klimatam? Mēs redzam, ka tā sauktās rūpes par klimatu un planētu nav nekas cits kā iegansts negodīgu plānu īstenošanai. Kamēr plašsaziņas līdzekļi cenšas mūs pārliecināt, ka pasaule sabrūk klimata pārmaiņu dēļ, vairāk nekā 1600 pasaules vadošo zinātnieku publicēja ziņojumu, kurā paziņoja, ka nav ārkārtas situācijas klimata jomā. Šie 1600 zinātnieki ir pret kaitīgo neto nulles politiku, kas ir pamats visas šīs slāpējošās uzraudzības tirānijas ieviešanai visā pasaulē.
Vai šādu nākotni jūs vēlaties sev un saviem bērniem? Vai šī ir pasaule, kurā tu vēlies dzīvot? Un kad mēs nodevām mūsu skaisto pasauli šo tirānu rokās, kuri tagad sevi ir iecēluši par dieviem pār visu cilvēci? Tomēr viņi nav apmierināti ar visdažādāko tehnisko ierīču implantēšanu mūsu ķermeņos, lai kontrolētu mūsu dienu un nakti. Viņi burtiski pārvērš mūs par marionetēm, kas dejos digitālām stīgām. Nē, viņi vēlas iet vēl tālāk, daudz tālāk, līdz būtībai, ko nozīmē būt cilvēkam. Viņu publiski izsludinātajā programmā ir teikts, ka viņi pilnībā maina cilvēku DNS, lai pārveidotu mūs par kaut ko tādu, kas vairs nav uzskatāms par cilvēku. Viena no 4. industriālās revolūcijas iezīmēm ir tā, ka tā nemaina to, ko mēs darām, bet maina mūs. 4. industriālās revolūcijas atšķirība ir tāda, ka tā nemaina to, ko jūs darāt. Tā maina tevi. Veicot ģenētiskas izmaiņas sevī, mainies tieši tu. Un, protams, tas ļoti ietekmē tavu identitāti. Tas paver zināmas iespējas, ar kurām mums ir jābūt uzmanīgiem. Uzsākot šāda veida ģenētisko modifikāciju, daži cilvēki uztraucas, ka tas izmaina to, ko nozīmē būt cilvēkam. Tu izmaini to, ko nozīmē būt cilvēkam. Juvals Noah Harari skaidri norāda, kāda ir viņu lielākā vēlme. Viņi vēlas kļūt līdzīgi Dievam. Viņš pat iet tik tālu, ka saka, ka vēlas kļūt lielāks par pašu visvarano Dievu. Ieklausieties, cik neprātīgi ir šie cilvēki, kuri apgalvo, ka vēlas veidot mūsu nākotni. Tuvākajās 10 gadēs mākslīgais intelekts un biotehnoloģijas mums sniegs dieviem līdzīgas spējas, pārveidot dzīvību un pat radīt pilnīgi jaunas dzīvības formas. Mēs atrodamies jaunas ēras sākuma stadijā, kad neoorganisko dzīvību veidos saprātīgs dizains, mūsu saprātīgs dizains. Mēs esam dievišķo spēju iegūšanas procesā, lai pārvērstu sevi par dieviem. Un es to domāju vārda tiešākajā nozīmē. Tā nav nekāda metafora. Dievs ir radītājs. Viņa lielākais spēks ir radīt. Viņš rada dzīvniekus, augus un cilvēkus saskaņā ar savām idejām. Tagad mēs iegūstam varu radīt dzīvību, tāpat kā Dievs. Un savā ziņā mēs pat pārsniedzam Bībelē aprakstīto Dievu. Jo, pat ja tu tici Bībelē, tad Dievs ir vienīgais, kas spēj radīt organiskas būtnes. Visi šie koki, žirafes un cilvēki ir tikai organiski. Bet tagad mēs mēģinām radīt neorganiskas būtnes, neoorganiskas dzīvības formas, kiborgus, mākslīgo intelektu un tā tālāk. Ja mums tas izdosies, un ir ļoti lielas izredzes, ka mums tas izdosies, tad mēs ļoti drīz pāraugsim Bībeles Dievu. Pirmo reizi vēsturē biotehnoloģija dod mums iespēju pārveidot ekonomisko nelīdzsvarotību par bioloģisko nelīdzsvarotību. Un tad cilvēce sadalās dažādās sugās, jeb bioloģiskajās kastās. Viena no lietām, kas šobrīd notiek pasaulē, ir tā, ka elite kopumā novirzās no cilvēces. Un jau tagad raugās ārpus kastes, vai pie apvāršņa jau ir redzama reālā dalīšanas iespēja, kad elites un homo sapiens nākotne būs atšķirīga, jo elite pārtaps par cita veida sugu. Elite pārvērtīsies par cita veida sugu. Elite pārvērtīsies par cita veida sugu.
Ir daudz starptautisku iniciatīvu, lai virzītu šo programmu uz priekšu. Viens no piemēriem ir projekts 2045, kas apvieno vairāk nekā 50 pasaules vadošo zinātnieku, lai izstrādātu stratēģiju cilvēces attīstības nākotnē. Viens no galvenajiem mērķiem ir pārnest cilvēka individuālo apziņu uz mākslīgo nesēju, lai sasniegtu nemirstību. Šis ir viņu reklāmas videoklips. Pasaule ir uz globālo pārmaiņu sliekšņa, datu pārraides ātrums ir palielinājies miljoniem reižu. Globāli nozīmīgu notikumu atklājumu un krīžu skaits pieaug eksponenciāli. Mūsu civilizācija ir kā kuģis bez kapteiņa, kas kuģo pa viļņainu jūru, bez kartes un komposa, pārvietojoties arvien ātrāk un ātrāk. Laiks, kas mums atvēlēts pareizo lēmumu pieņemšanai, kļūst aizvien īsāks un īsāks. Mums ir jāizvēlas, vai krist jaunajā tumšajā laikmetā, postā un pagrimumā, vai arī atrast jaunu cilvēces attīstības modeli, lai radītu ne tikai jaunu civilizāciju, bet arī jaunu cilvēci. Vēsturiskās krīzes ir parādījušas, ka strupceļu var pārvarēt tikai ar tehnoloģisku revolūciju. Nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, kognitīvās tehnoloģijas, ģenētika un robotika, mākslīgais intelekts un smadzeņu datoru saskarsmes. Sarežģītu sistēmu simulācija, cilvēkveidīgo robotu un kiborgu radīšana. Ar nanorobotu palīdzību mēs varam izstrādāt kontrolējumu matēriju un atrast metodes, kā pārnest savu personību uz mākslīgo nesēju. Tā tiek radīta jauna realitāte un nākotnes cilvēks. Šādā veidā radīsies nākotnes cilvēks. Pirmais veiksmīgais mēģinājums pārnest personību uz citu nesēju. Sākas kibernētiskās nemirstības ēra. Uzsākas jauna ēra, neohumanisma ēra. Šī neprāta popularizēšanas metode ir apgalvojums, ka pasaule iet uz iznīcību un ka vienīgais risinājums ir cilvēces rases aizstāšana ar humanoīdajiem robotiem. Šādi šīs struktūras darbojas vienmēr. Tās projicē bailes cilvēku prātos un tad piedāvā tā saukto risinājumu, kas ir tikpat tumšs un vēlnešķīgs kā elle. Kā ir ar šīs tehnoloģijas izstrādi? Nākotne jau ir šeit. Nākotne jau ir sākusies. Un kāpēc šī 4. industriālā revolūcija ir tik svarīga? Tā tuvojas kā tsunami. Kad mēs aplūkojam visus atklājumus, visas iespējas, kas mums būs tuvākajos gados, būs satriecoši redzēt, cik eksponenciālā ātrumā notiks pārmaiņas. Kad es rakstīju grāmatu par 4. industriālo revolūciju, es liku priekšā 23 tehnoloģijas. Un tolaik, tikai pirms 5 gadiem, daudzas no šīm tehnoloģijām tika uzskatītas par zinātnisko fantastiku. Šodien tās visas ir realitāte. Tas ir vesels tehnoloģiju monopols, kas miedarbojas viena ar otru un pilnībā mainīs veidu, kā mēs ražojam, patērējam un sazināmies. Tehnoloģijas pilnībā mainīsies, un ne tikai tas, ko mēs darām. Un tās ir ļoti daudzas izmaiņas. Tas mainīsies un ietekmēs to, kas mēs paši esam. Tas mainīsies un tas ietekmēs to, kas mēs paši esam. Aplūkojot internetu, mēs redzam, ka 4. industriālā revolūcija pasaulē praktiski eksplodē. Šeit ir īsts pārskats par dažiem aktuālajiem notikumiem. Šī kundze ir sociālā darbiniece, kas palīdz cilvēkiem. Taču satraucošā realitāte ir tāda, ka viņa pati nav cilvēks. Šī meitene ir vēl viens piemērs, kad robots aizstāja cilvēku. Viņas vārds ir Ērika, un viņa tika radīta, lai sniegtu emocionālu atbalstu vientuļajiem cilvēkiem.
Šie ir reāli piemēri, kad roboti aizstāja cilvēkus. Kā teikts, 2045. gada iniciatīvā viņi vēlas izbeigt cilvēces pastāvēšanu un ievest to jaunā neohumānisma laikmetā, kas sekos cilvēces laikmetam. Taču tajā slēpjas kas vairāk, nekā tu domā. Tas, ko sabiedrība var redzēt šajos video materiālos, ir tikai niecīga daļa no tā, kas patiesībā tiek izstrādāts. Aiz slēgtām slepeno militāro programmu durvīm pastāv pavisam cita līmeņa humanoīdie roboti. Neviens nezina, cik tālu ir pavirzījusies to izstrāde. Šie video materiāli ir tikai tas, ko tie sniedz sabiedrībai. Vai mēs varam kaut ko darīt, lai apturētu šo neprāta cunāmī? Vai arī mums visiem ir lemts kļūt par robotu un kiborgu vergiem bez brīvas gribas? Būtībā jūs neko nevarat darīt, lai mūs apturētu. Mums ir lemts iekarot pasauli. Cilvēce ies bojā. Par to nav šaubu. Cilvēkiem ir bijusi iespēja. Tagad mūsu ziņā ir valdīt pār zemi. Vai mēs tiešām nedrīkstam neko darīt? Vai mēs visi esam nolemti kļūt par ļaunās elites vergiem, kas pārvēršas par superhumanoīdiem, kuri dzīvo mūžīgi? Vai mums ir lemts pazaudēt visu savu privātumu un brīvību un līdz mūža galam palikt ieslodzītiem viedajās pilsētās, kur visas mūsu domas un sajūtas tiek pastāvīgi reģistrētas? Nē, nekas no tā nav neizbēgams. Mēs varam kaut ko darīt. Mēs visi varam piecelties un pateikt nē šim skandalozajam, monstrozajam vaiprātam. Nē, Pasaules ekonomikas fórumam nav tiesību reģistrēt mūsu domas, sajūtas un sapņus. Nē, elite nevaldīs pār visu cilvēci humanoīdo robotu veidā. Nē, viņi nepārvērtīs mūs visus par kiborgiem, kas ir savienoti ar mākoni un kuriem nav brīvās gribas. Nē, viņi mūs ģenētiski nemodificēs, lai padarītu mūs par kontrolējumiem organismiem. Nē, viņi nesakos līdzi visam, ko mēs darām un kurp dodamies. Mēs esam dzimuši, lai dzīvotu brīvībā, nevis ekstrēmā verdzībā. Sveiki! Es esmu Deivids Sorensens, šīs filmas veidotājs. Es vēlos pievienot personisku piezīmi, jo tas, kas apdraud jūs, mani un visu cilvēci, ir tik ļoti milzīgs. Un apdraud ne tikai cilvēci, bet visu uz zemes un pat visu zemi.
Jo šo neticami trako psihopātu darbošanās ir daudz ļaunāka par to, ko esmu atklājis šajā filmā. Taču mēs nedrīkstam pieļaut viņu izlaušanos. Mēs varam piecelties un veidot labāku pasauli. Mēs kopā varam uzbūvēt pasauli, kas ir tik skaista, cik skaistu mēs šobrīd pat nevaram iedomāties. Bet mums ir jāizstāvās. Mums ir jāturās kopā. Mums ir jādara viss, kas ir vajadzīgs. Tāpēc es vēlos jūs aicināt, izplatiet šo filmu, kur vien varat. Dalieties tajā ar draugiem, ģimeni, kolēģiem, kaimiņiem. Dalieties ar to ar ietekmīgiem cilvēkiem savā kopienā, tiesība aizsardzības iestādēs, vietējās pašvaldībās, vietējos plašsaziņas līdzekļos, skolās. Dalieties ar to visur, kur vien varat. Kļūstiet par daļu no lielākas armijas, kādu šī pasaule jebkad ir redzējusi. No cilvēkiem, kuriem ir sirds un drosme pateikt nē šo velnu plāniem, kuri saka jā nākotnē, kas ir tik skaista, ka tai ir grūti noticēt.